Bet mūsu studijā jau šajā rītā ir jaunā Rīgas teātra aktieris Andris Keišs. Labrīt! Sveicināti! Jaunā Rīgas teātra mākslinieckais vadītājs Valds Hermans par ideju iestudēt ilgu tramvaju ir teicis, ka, ja teātrī ir tāda aktieri kā jūs un Elita Kļaviņa, tad ir īstais laiks iestudēt ilgu tramvaju. Vai tā ir? Tad jājautā, vai tad ir darbs pie katra aktiera atnāk kaut kādā vecumā, kaut kādā tādā brīdī? Nē, Kovaļskis jau ir uzrakstīts jaunam cilvēkam, bet es domāju, ka tiešām ir labi, ka mēs spēlējam nobrieduši šīs lomas. Kādas tēmas jūs šajā iestudējumā vēlties uzsvērt, izcelt? Man kaut kā es nezinu, ko domā režisors tā līdz galam, bet man kaut kā izakcentējas tas, ka tiešām tā atšķirība starp sievietēm un vīriešiem par to, ka tas ir vienkārši nesaprotami, ka mēs varam runāt par vienām un tām pašām lietām, tas ir pilnīgi savādāk mūsu apziņā. Un vienkārši par to, ka vīrietim un sievietei nav lēmts saprasties, vienkārši, ka tā kopā esme ir kompromisa māksla. Vai tā ir grūta loma, Stenlijs Kovaļskis? Vispār Viljams ir dievīgs dramaturgs, un visas lomas viņam ir grūtas, tā iemesla dēļ, ka tās lomas ir daudzdimensionālas. Tas ir tā kā dzīvē, ka cilvēks nav vai nu ļauns, vai nu labs, ka, piemēram, Kovaļskis ir ārkārtīgi brutāls un nežēlīgs, bet tai pašā laikā ļoti sirsnīgs un mīlošs, skarbs un bailīgs. Nu, tur viss kopā, un līdz ar to tas ir grūti, bet, protams, visgrūtākais uzdevums ir Elitai, jo Blanche ir ārkārtīgi grūta loma, tīri fiziski un emocionāli. Viņa tiek vienkārši tur mīdīta. Viņa tiek vienkārši beigās pat fiziski samīdīta un tā tālāk. Kovaļskis pirms jums ir spēlējuši ļoti, teiksim, vairāki un tādi izcili gan pasaulē, gan uz mūsu teātra skatuves aktieri. Vai ir grūti vai viegli, teiksim, kāpt tajās diezgan lielajās jau kurpēs un spēlēt šādu mačo tipu vīrieti? Tā ir liela bauda. Es personīgi līdzīgi jutos, kad mēs taisījām Šekspīru. Teiksim, Otello arī ir spēlējuši tā kā izcili aktieri, un tas ir prieks vienkārši būt tajā brīnišķīgajā darbā. Bet šī gadījumā man vislabāk, protams, patika no visiem tas Brando, jo viņš tā pārsteidz, ka viņš 51. gadā nospēlēja tā, ka, teiksim, ja šobrīd taisīt ilgu tramvaju, viņš varētu tāpat spēlēt un viss būtu kārtībā, un visi viņam ticētu, un viss būtu forši. Kāds būs jūs, Kovaļskis? Praktisks. Kādā ziņā? Nu, tādā ziņā, ka viņš rūpējās par ģimeni, viņš ir, es domāju, ka tādi cilvēki, kas sitās kā pliki pa nātrēm Latvijas laukos, ka viņi ļoti varētu identificēties ar Kovaļski, kurš katru rītu iet uz rūpnīcu un vienkārši strādā melnās miesās, un viņš saņem tādu algu, ar kuru viņš var, teiksim, iztikt, bet neko vairāk. Cilvēks, kurš rūpējas par ģimeni, kurš ir skarbs pret tiem, kas jauc viņa ģimeni. Nu, es domāju, ka tas ir ļoti tāds atpazīstams. Tas varētu teikt, ilgu tramvaju tāda modifikācija latviešu praktiskā. Nu, jā, bet tas ir visur. Tas ir visur, un līdz ar to man ir prieks, ka Inese vispār neīsināja to darbu. Tur nav izņemts neviens teikums, ka Inese ļāva tam darbam notikt Amerikā, un mēs pat atstājām tās uzrunas baby un tā tālāk, un hello, un tas ir šarms. Kāda būs jaunā Rīgas teātra sezona, jaunie studējumi, viesizrādes? Viesizrādes tur mums ir gan Novosibirskā, gan kaut kur laikam kaut kādā Frankfurtē vai kaut kur Vācijā. Mums ir tā kā, es tās viesizrādes jums pēc kārtas nevaru nosaukt visas, bet ir tie braucieni. Bet sezona būs, manuprāt, tā kā ļoti interesanti, jo nākamais darbs pēc tramvaja būs Gata Šmita un darbs Agneses Rutkevičs, rakstītais darbs, kuram darba nosaukums ir Dzīvnieks. Tas gan ir tiešām par Latvijas laukiem, un tas ir oriģināli darbs, ko ir rakstījusi jauna latviešu meitene. Un tas būs ļoti interesanti, ja mēs ņemam vērā Gata Šmita brīnišķīgo humoru izjūtu. Es domāju, ka tas būs kaut kas ļoti suģestējošs, jautrs, priecīgs.
Un pēc tam uzreiz būs Vlads Nastavševs ar Mihailu Kuzminu darbu Peldošie ceļojošie, kas būs tāds, tur būs dziesmas, tas būs par mīlestību, un tas būs, kā es saprotu, humora pilns. Un mēs tur dziedāsim, man liekas, tas ir kaut kas tik foršs. Un tad mums vēl būs Māra Ķimele taisa tādu darbu, kas saucās Dzeja, kur aktieri vienkārši lasa dzeju un izvēlas savus mīļākos dzejoļus, un tad tā izrāde sastāvēs no tiem dzejoļiem. Kādā formā tas būs, es nezinu, jo es pats tur neesmu. Un vēl mums paliek tad Ģircētis taisīs vienu darbu, kurš pašlaik vēl ir miglātīts, un Šmits Gatis taisīs Ļeva Tolstoja Tumsības vara, ja nemaldos. Un tas būs tas liels darbs, kur būs viss ansamblis, un tas arī neko vairāk par to nevar pastāstīt. Un tad vēl mums ir, mēs jau esam visi vienā tādā lielā uzdevumā, viss ansamblis, un mēs atklāsim to savu tabaks fabrikas, to ēru ar tādu lielu, vērienīgu izrādi, kuru mēs paši gan rakstīsim, gan veidosim. Un tas būs, man liekas, tā kā ļoti interesanti, bet es neko vairāk par to negribētu teikt, jo tas ir tā kā izskanējis iekšējā sapulcē, un mēs visi esam šobrīd grāmatās un baudām to. Jā, tad... Lai tas noslēpums tad arī paliek. Jā. Ko aktieriem novēl pirmizrādē? Tādu, tā kā neasakas makšķerniekiem un... Un man mamma parasti saka kčortu. Vienkārši, ļoti vienkārši. Jā. Labi, vēlam to pašu, mēs nevaram nekam... Paldies, liels, ka jūs tik ātri piecēlāties un atnācāt pie mums. Paldies. Liels paldies, veiksmīgi jums. Jums arī.